Sveicināti skatītāji, klausītāji. Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šobrīd mēs esam netālu no Ādažu lidlauka. Dodamies uz lidmašīnu pasākumu. Lidmašīnu gaisā diezgan daudz lidmašīnas gaisā redzējām, bet mašīnu un cilvēku nereāli daudz. Tā priekšā var redzēt tik daudz mašīnas un nezinu. Cerams, ka mēs atradīsim vietiņu, kur noparkoties. Pa ceļam uz Ādažiem zem kapota sāka kūpēt dūmi. Atveru vaļā kapotu, paskatījos, kas tad tur pa vainu. Īsti tā arī nesapratu. Vairāk tā kā pie ģeneratora siksnes kaut kas tāds arī nedaudz nosmirdēja. Tīri gudrs netiku, pazuda kondicionieris un atpakaļceļā vairs kondicionēri neslēdza, bet arī aizbrauca pēc tam laimīgi līdz Ogrei bez problēmām. Pasākumā apmeklētāju skaits bija ļoti liels, mašīnu rindas stiepās pat 2,5 km garumā. Tas ir tieši tur, kur varēja noparkoties. Šādā avio šovā bijām pirmo reizi. Bija forši, jauki, varējām redzēt dažādu mazu aviāciju, kā arī kukurūzniku jeb An-2. Stāvējām, gaidījām rindā arī uz kukurūzniku, diemžēl nesagaidījām. Panorāmas lidojuma cena 40 eiro vienai personai. Ļoti interesants lidaparāts, lidmašīnas un helikoptera krustojums. Bija arī Air Baltica pilotu skolas treniņu lidmašīna. Kukurūzniku ik pa laikam dzina uz vietējo lidlauka benzīna tanku uzpildīt. Diezgan netipisks pensionārs 72, bet blieži ar lidmašīnu. Šeit kukurūzniku stumj, lai tas atkal paceltos gaisā. Vasas puslitrs par 4 eiro. Nekāda vajag. Izdevās arī apskatīties Aeroprakt ultravieglās lidmašīnas A22 un A32.
Nu ko, burgerīši tests, tādi burgerīši par 7 eiro. Nogaršosim vistu. Ar ko viņi vispār ir? Ar vistu? Nu ko, nogaršosim. Nu, cena atbilstoša pasākumam, 7 eiro, bet nu, neko darīt. Bet garšīgi. 2,8 no 3 balvām. Un drīz pēc stundiņā mēs jau buķējam uz debesījumu. Paldies, bitēm! Šeit gaidām rindā uz kukurūzniku. Es vēl braši stāvēju rindā, neskatoties uz to, ka līst lietus un viss bija samircis līdz kauliem, bet beigās atcēla. Un mums tuvojās jau otrā konfekšu krava. Vēl bija ļoti interesanta atrakcija bērniem, diezgan tāda jaudīga. No lidmašīnas gaisā meta konfektes un bērni skrēja uz skrejceļa un tās lasīja. Interesanti. Interesanti vai viss? Jā, bet tagad tur visi lien pa lidlauku un lasa tās konfektes. Tur aizķērās vēl. Nu ko, bija labs lietutiņš. Viss esmu slapši, bet nu gaidam. Tagad cenšas izstumt. Cenšas sapot tev lidmašīnu kā dzīvības. Nē, viņa jau nobrauc no skreļceļa bišķi. Mitra zāle. Saslīdēja. Отлично вообще. Jā, nu, diemžēl lidmašīnai tehniskas problēmas, nu, diemžēl šoreiz nesanāks lidot. Nu, neko, dzīve tāda. Nekas nākamreiz sanāks. Un mēs sāksim mūsu sacensības. Tagad ir pilotu meistarības sacensības, bet nu diezgan augsti. Labi, ka nopirku šādu foršu krekliņu. 25 eiro vismaz labāk, jo es visu samirku. Jā.
Viņš... RV8. Viņš O! Iebil. Ingemārs ir šo sacensību eksperts. Es nezinu, kā viņš trenējās, kaut kā viņš trenē. RV8 un plēlākais. Redzi šito? 22. Viņš ir mazāks, tas bija foršāks, vai ne?